Tā, nu esam atbraukuši uz Varšavu, uz Varšavas moto šovu, moto izstāde. Iesim skatīties, ko tad šeit interesanti ieraudzīsim. Mēģināšu arī jums parādīt. Šī ir alternatīva sniega mocim. Tā, šeit ir arī simulators, lai izjustu, kā ir uz vāka paķert. Tā jau nav nekas baigi traks. Šeit ir arī ne tikai moči, bet arī dažādas mašīnas parādītas outdooram. Tā, šis ir Mārtiņa sapnis, Triumph Tigers. Mārtiņa, tā ir ieraksts komentārā. Tātad šī izstāde ir divās halēs, daudz moču, daudz tehnikas, daudz dažādu firmu, kaut kādi klubi, kaut kādi pārdevēji, bet neredzu kaut kādus lielos oficiālos pārstāvjus, piemēram, Hyundai, Ducati, BMW. Šie moči ir kaut kādi te parādīti, ja? Bet nav lielo pārstāvju. Vienīgais lielais pārstāvjus ir Kawasaki un ir arī Triumphs, piemēram, šeit. Individuāli nerādīšu no vienu moci, bet Triumpham rekur ir. Ir daudz visādi ķīniešu, diezgan daudz ir ķīniešu. Dažādi veidi strīti, čoperi, kaut kādi enduro, adventure un visi pārējie. Bet ko gribēja redzēt? Ducati. Bet viņi šeit nav. Te ir tikai kaut kāda atsevišķie diaveli, bet nav klasiskais kaut kāds Ducati pārstāvis, kur varētu redzēt jauno Street Fighter, ko es gribēju. Savām acīm klātienē ieraudzīt. Tā mums šeit ir Royal Enfield stands. Nerādīšu nevienu individuāli, tad kādu vienu gabalu parādīšu. Noteikti tie no tiem moči, ko es gribētu skatīties. Nu, šitais ir kaut kāds super, duper krūtais aparāts ar nosu. Ir arī Benelli Tornado. Sportinieks. Nu, šīs nav mocis, bet smuks Audi. Viņi reklamē kaut kādu klubu un kaut kādi sociālo tīklu cilvēki. Zwłaszcza trójkołowcami Kana. Oleje Isma. Partnerami zabawy są Nu, tā ir, jā, filmē. Gribu parādīt Ducati Diavels V4 Bentley Edition. Šeit kaut kur pie 40-50 tā laikam bija cena. Un te, protams, ir arī kaut kas no mašīnām. Grēks paiet garām. Un arī Ferrari. Esam nonākuši pie Kawasaki stenda. Kaut ko mēģināšu parādīt, ja te būs vieta, bet te vienkārši viss pilns cilvēkiem. Nav vietas. Parādīsim vienu standu moci. Šeit mēs redzam jauno Z900. Šis konkrēti ir SE modelis. Kas viņam mainījies no iepriekšējā modeļa, tas ir šīs te lampas ir. Šī priekš mainījusies ir. Visa aizmuguri mainījusies. Principā diezgan daudz, kas mainījies viņam ir. Bet palielam the same Z900. Aizmuguri mazliet arī pamainījusies ir. Vietas te vispār nav. Nezinu, kurā brīdī īsti jābrauc ir uz šito izstādi, lai varētu kaut ko normāli uzfilmēt. Un šeit Ninjas 6, 4,
Šo bērniem var dot. 500, jā. Te, protams, Ņindzu karalis. ZX-10R. Šīdēs ir riktīgs offroad aparāts. Polaris. Moto Guzzi. Laikam beidzot būšu atrads kaut ko no Ducati. Šī ir jaunā Panigala, bet šis nav Ducati stends. Vienkārši. Šī ir tā lieta, kas man pavisam nepatikās Street Fighteram un Panigalai dakša. Vairs nav mono dakša. Un šie spārniņi arī vairs nav tik izskatīgi, kā bija iepriekšējiem modeļiem. Te vēl redzam kaut kādu multistrādu. Šajā izstādē segavējiem ir liels stends, kā jau viņam visādi aparāti. Bagī šāda veida. Kvadrcikli. Nokļuvām arī Linhai stendā pa kvadrcikli un bagī. Te īpaši nav ko parādīt. Šitais pa lielam ir kvadrcikls, arī no segavēja ziemas kāpurķēdes. Iekšā točni ir kā kvadrcikls. Rekara stūri vispārējais, bet tev vēl ir būdiņi ar jumtu. Un cik tāds maksā? 29, kaut kāds 7,5 tūkstoši eiro. Nav tik traki. Te ir arī tāds pats tikai līdzīgs, bez jumtiņa. Arī baigākais monstrs segavējs. Šis maksā krietni vairāk. 55,000. Tā, cik tas bija? Kaut kādi zem 15,000 eiro. Tā, esam nonākuši pie CF Moto stenda. CF Moto arī Latvijā diezgan daudz. Un bieži sāk parādīties uz ielām, pārsvarā ir kvadrcikli, kaut kādi bagī, bet ir arī moči. Pārsvarā tie ir adventure moči kaut kādi, ko parādīšu arī Naked. Tā no CF Moto Streets ir. Tas skaitās MK, šities 450, bet tādi paši lielāki, ja nemaldos, bija kaut kas arī pie 700, 800 tāds līdzīgs. Pat nezinu, kam līdzīgs. CF Moto ir arī sportanieks. Šities arī kaut kas mazais sportanieks, 450. Lēnām spiežās iekšā tirgu. Gan jau ar savu cenu viņi pārņems te. Šitais ir bišķi lielāks, 600 ar kapeikām. Labi, kāds uzkāps, nevar normāli parādīt, bet šādi izcēs. 675. Kāds jau nolaudz spoguli ir. Harley Davidsonam liels stends ir. Izmērā. Moču arī, protams, ir. Kad būs 50, tad tāda var maukt īstenībā. Šī tāds Harley's cena pie 50 eiro. Šitais ir vecumdienu motociklis. Tad vairs nav jāuztur bērni. Šim cena arī. Kas tās pa cenām īstenībā? 212 poļu zloti, 50,000 eiro. Domāju, īstenībā kosmosa cenas. Kosmos. Jā, un nokļuvām arī pie Yamahas. Bet cilvēku te tik daudz, ka nevar piekļūt ne pie viena moča. Centīšos parādīt, kas šeit ir no Yamahas. Tā tad ir Yamahas skūterīši, daudz un dažādi. Tad ieraudzījām arī MT-10 SP versiju. Šie laikam ir tie pēdējie izlaidumi, jo vairāk viņas neražos. Šitais ir MT-9. Šitais ir MT-7. Man liekas, ka nebija šī lampa. Viņa bija savādāk iepriekšējiem gadam. Yamaha Tenere, tad XR. Šitais bija maziņais. Šis bija XR 900 lielais. Tādi pus strīti, pus kafija reiseri nevar saprast. Protams, ejam parādīsim Sporta Kingu. Nē, es biju sajauts. Tas nav Sporta Kings, tas ir R9. Principā R1 arī vairāk nebūs. Tagad ir R9. Principā R1 ir beidzis ražot jaunos močus un arī R6 ir beidzis ražot. Tagad būs R9 un R7 visu laiku. Kaut kas no mazajiem motoriem R3. Labi, tas ir bērnam domāts.
kaut ko centos parādīt. Te tik daudz cilvēku, kad šausmas. Nezinu, pat kurā laikā būtu jābrauc, lai varētu normāli tā pieiet, kaut ko pastāstīt sīkāk par motocikliem. Tātad parādīsim arī kaut ko no Loncina. Pirmoreiz tādu dzirdu Loncina. Viņi visi vienādi, tie ķīnieši. Man liekas, tie ķīnieši. Tiem būtu jābūt ķīniešiem. Un, protams, Canam stends. Kvadriciklus parādīšu pēc tam, bet Canamiem tagad jau parādījušies motocikli. Latvijā vēl neesmu redzējis. Te ir kaut kāds street veidīgais un te ir kaut kāds enduro veidīgais. Pēc krāsām kaut ko atgādina Husqvarna, Norden. Tā, un kvadricikli pa lielam te nekā jauna nav. Te mēs bagiju redzam, normālām riepām. Un Renegāds XC. Šitāds, bet viņam lielam nekas nav mainījies. Vismaz es neredzu no iepriekšējiem gadiem. Te tik smuki tādi oriģināli pagriezieni ielas versijām, bet vairāk nekas īsti nav mainījies. Nu, ja salīdzina ar manējo, nerunājam par tām lampām. Šīs ir tās lampas, ja? Bet kas man ir apaļas, jo man ir tā kā pēdējā versija, tā iepriekšējā paudzē. Gribu apsīties, kas te mainās vai nemainās. Tā uzkāpsim virsū. Pa lielam 4x4 un pakaļ tas pats, režīmu pārslēgt tas pats. Nu labi, tas ir domāts laikam ielas versijai. Šitie mazliet savādāk ir. Te ir ieslēgšana, es te neredzu stūras pastiprinātāju. Man te vēl bija atsevišķi pogas stūras pastiprinātājiem, elektroniskajiem. Un arī viens hēbels bremzēm, šajā pusē nav. Šis strādā uz visām 4 un ar kāju strādā šitan tikai uz pakaļ. Un te ir Canama bagijs, amīša izmērs vienkārši. Abnormāls. Reāli to nevar video redzēt, bet viņam tā kā man kāja, vesela kāja bez mazai rīktīgs izmērs. Te ir Canama 3 riteņa. Tāda interesanti, bet nezinu, kā ar tādiem braukt vispārībā ir. Tā, par izstādi pāris vārdos. Esam iztaigājuši visas halles. Apskatījušies visu. Bija vērts atbraukt, bija interesanti, bet ne tik ļoti. Gaidīju kaut ko vairāk. Man laikam pietrūka to oficiālo dealeru stendi, kā Ducati, kaut kāda MV Agusta, Honda. Pa lielam tie, jā, arī BMWs nebija, kas no lielajiem dealeriem, kas nav ķīnieši, ja, tad bija Kawasaki un Yamaha. Vairāk neredzēju. Suzuki arī īstenībā nebija. Protams, kvadricikli te diezgan plaši ir pārstāvēti. Tā kā es ļoti ceru, ka šis video nebija tik garlaicīgs, kā man pašam liekas. Man šī ir pirmā pieredze ar kameru rokās pa izstādi staigāt. Iespējams, nākamajās reizēs uzlabošu savu skilu. Tātad paldies, ka skatījāties un līdz nākamajai reizē. Jā, bijām plānojuši īstenībā pašā sākumā, jo pagājušajā gadā brauktu šo izstādi ar motocikliem, ar čomiem, bet visi čomi samīzās. Tie, kuri skatās šo video, viņi arī noteikti zina, kuri tie ir. Bet es jebkurā gadījumā atbraucu ar mašīnu, paņem savu sīko līdzi, paskatījāmies. Baigi žēl, ka nesanāca tomēr moci, jo laiks labs šodien. Laiks ir ļoti labs. Vakar bija labs laiks saulīt, šodien labs laiks saulīt. +15, +16 grādi. Tā.